Kad runājam par mājokļu iegādi, mēs bieži vien iedomājamies to lielo skaisto brīdi, kad saņemam atslēgas un dzīve sākas. Bet ir viena neliela problēma – papīra un formalitātes. Es esmu Raitis, un šodien raidījumā Atslēgu jautājumu mēs mēģināsim nenoslīgt šajā dokumentu un maksājumu jūrā. Maz ticams, ka tu pēc dzīvokli, ka tev būs jāapraksta tikai viens dokuments. Man liekas, tu būs vesela papīra kaudze. Un man ļoti nepatīk visi papīri, rēķini un viss pārējais, visi dokumenti. Man arī nepatīk. Man nepatīk lasīt visus līgumus un vispārējo. Bet kādiem būs jāsņem, tu to darīsi? Es nē. Es arī nē. Bet tik daudzi Rīgā ir nopirkuši dzīvokli. Ar ko mēs tikai esam? Mēs nē. Jā, ar ko mēs esam sliktāki par visiem pārējiem, ne? Mēs to varam izdarīt. Čekājamies, kurš to darīs? Mums pirmā uzvara. Kāmstri. Man tas būs jādara. Jā, tev būs sieviņa jādara tas. Bet es domāju, ka visi jau tikuši galā ar to. Nav taču visi juristi, advokāti, notāri šeit nopirkuši dzīvokļus. Taču mēs taču tiksim galā. Ar ko mēs esam sliktāki? Nu labi. Mēs to varam? Jā, mēs to varam. Kopā. Absolūti. Dokumenti, līgumi, vērtējumi tādi, vērtējumi šitādi. Zini, ja tu neesi jurists vai mākslinieka dēls, tad tā ir pilnīgi sveša pasaule. Pircējam vienmēr ir iespēja atsūtīt savu pirkuma līguma projektu sagatavoto bankas speciālistam, kurš izejot cauri saprot, kad mēs runājam par vienu un to pašu nekustamo īpašumu un sastāvu, jo dažbrīd gadās, kad klients ar pircēju vienojas par pirkuma summu un pārdevējs pārdod, piemēram, arī iedzīvi. Un iedzīvi, protams, var sastāvēt no dažādām lietām un izdomā atrunāt, kad iedzīves cenu iekļauj pirkuma summā. Bet tā visa lieta jau maksā naudu. Katrs dokuments? Gan man liekas, ka jā. Tu domā tās papildus izmaksas vēl? Loģiski. Kā tu domā? Vispār brīvi strādā šajā valstī? Neviens pa brīvi nestrādā vairs. Tātad, vai banka palīdz izvērtēt pirkuma līgumu? Atbilde ir jā. Banka, protams, arī vērtēs tavu maksātspēju. Pie papildu izmaksām noteikti jāpieskaita iecerētā īpašuma certificēts vērtējums. Tāpat arī hipotēkas nostiprināšana zemesgrāmatā un arī notāra izmaksas. Bet visdārgākā ir īpašuma tiesību reģistrācija zemesgrāmatā. Šie ir 1,5% no pirkuma summas. Parastie klienti arī izmanto altuma atbalstu ģimenēm vai daudzbērnu ģimenēm, tiek piemērota atlaide un attiecīgi pie reģistrācijas šīs izmaksas ir zemākas. Piemēram, 100 000 eiro vērtam mājoklim papildu izmaksas var būt 1500 līdz 2500 eiro robežās. Ja aizdevums nekustamā īpašuma iegādēji tiek ņemts bankā, tad jārēķinās ar to, ka noteikti būs nepieciešama mājokļa apdrošināšana visu termiņu, ko klients jau var izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Būtiskākais ieteikums ir sāc ar vairāku banku piedāvājumu salīdzināšanu, lai izvērtētu sev visizdevīgāko un piemērotāko. Ņem vērā, ka būs arī papildu izmaksas un būs arī jākārto dažādi dokumenti, taču tā nav nekāda raķešu zinātne. Kā arī laiku sāc domāt par pirmo iemaksu, kas parasti veido 15 līdz 20% no kredīta summas. Tāpēc jautā bankā par altuma iespējām. Lai dzīve nesadalītos pirms un pēc kredīta, uzticies speciālistiem. Un arī sievai. Iedziļinies dokumentos un arī nebaidies uzdot jautājumus. Citiem vārdiem sakot, uzticies, bet pieeja ar prātu. Un arī ar sirdi un dvēseli. Tiekamies nākamajā Atslēgu jautājumu sērijā.